Dieva Tēva, Dēla, Svētā gara vārdā. Āmen. Nāc, Kungs, Jēzus mūsu vidū, palīdzi šo kristietības skolu mums labi iesākt, un lai tajā mēs gūstam arī to, ko tu vēlies mums pasniegt, pateikt, dāvāt mūsu garīgai dzīvei, vadi mūs šajā Karmela ceļā. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, no sākuma tie, kas varbūt nav īsti iepazīstināti, šodien tāds vairāk ievads būs, ievads visā. Pirmkārt, ievads, kas ir šī kristietības skola. Karmela kristietības skola. Tas notiek Karmela ekleziālās kustības ietvarā. Mums ir tāda kristietības skola kustībā, kura, protams, ir atvērta visiem. Es šodien tā pārdomāju, mums taču svētie ir visiem pieejami, nav tur ekskluzīvi. Tur, teiksim, pirms dažām dienām svinējām mazo Terēzīti, viņas dienu. Viņa taču nav ekskluzīvi Karmelam vai ne, rezervēta. Viņa ir jebkuram cilvēkam. Un tā arī šī skola, šis ceļš, ko mēs iesākam, tas ir ekleziāls, tas ir baznīcas ceļš. Tas nav tikai rezervēts tiem, kas varbūt tikai Karmelā ir iestājušies. Bet tās ir bagātības vai veids, ko jebkurš var izmantot, jebkurš var piemērot savai dzīvei, ja tas ir viņam noderīgi un sajūt tajā aicinājumu. Un šī kristietības skola mums ilgst jau, protams, ilgāku laiku, visu mūsu kustības vēsturi. Un šī konkrētā tēma, ko mēs šogad turpinām, viņa jau pagājušajā gadā mums iesākās. Tas ir mūsu ceļš, kas sākas Tēva sirdī. Mums ir tā pamata vēsts ir tā, ka Dievs ir pirmais, kas mūs meklē, kas nāk pretī, meklē veidu, kādā veidā atkal atgūt šo vienību ar mums, ar cilvēkiem. Līdz ar to mēs varam apgalvot, ka tur sākas tas patiesais ceļš tieši Dieva sirdī. Tas nav mūsu mēģinājums kaut kādā veidā nokļūt pie Dieva ar saviem spēkiem, ar savu tādu, saviem tikumiem tikai vai saviem spēkiem. Ka pats sākums vienmēr ir Dievā, no viņa nāk šī žēlastība, spēks iet šo ceļu pie viņa. Tātad šis ceļš sākas jau Tēva sirdī. Un mēs uz šo mūsu svētceļojumu pagājušajā gadā sākām skatīties caur Bībeles tādiem ietekmīgākajiem lielajiem cilvēkiem. Pagājušajā gadā mēs runājām par Abrahamu, par Mūzu, un tagad turpināsim runāt šodien par Ījabu. Un skatīsimies uz šo viņa jautājumiem, uz viņa to ceļu caur šo Karmela harizmas prizmu. Un te mēs varam lasīt, atcerēties vārdus no 44. psalma. Viss tas ir nācis pār mums, un tomēr mēs tevi neesam aizmirsuši un neesam lauzuši tavu derību. Mūsu sirds nav atkāpusies, un mūsu soļi nav novirzījušies no taviem ceļiem. Tie ir vārdi, kurus Izraēls izsaka tādā tautas apjukuma brīdī, kad viņi saskarās ar
to traģēdiju, kas viņiem notiek ar šo Bābeles izsūtījumu. Un pirms tam Izraēlis piedzīvoja tādu derību ar Dievu, pat saņēma no viņa atbildes, viņi varēja veikt tādas reliģiskas reformas, bet tagad, kad notiek šī Bābeles izsūtījums, viņi piedzīvo tādu pamestību un nesaprašanu. Viņam šķiet, kāpēc Dievs viņus ir pametis. Tāda sajūta, ka Dievs nodod to derību, ko viņš ir slēdzis ar viņiem. Kāpēc tieši nevainīgie, bet Dievs neiejaucas? Un pats galvenais, kurš vispār var uzdot šos jautājumus Dievam, vai ne? Un tēvs Antonio, tas ir karmelītu tēvs, kurš arī bija viens no šīs kustības dibinātājiem, karmelītu mūks Itālijā, vairāku grāmatu autors, viņš arī ir bijis Latvijā. Mums ir viņa grāmatas izdotas, piemēram, svēto portreti. Viņam patīk par svētajiem rakstīt. Un viņš raksta tā, ka cilvēks, kuru sauc nakts tumsā, nav ebrejs. Kāpēc viņš tā saka? Viņš tālāk pēc tam paskaidro. Lai šo sarunu ar Dievu iesāktu vispār par šādiem jautājumiem, tā ir tāda kā neiespējama saruna ar Dievu. Un, lai to iesāktu, it kā palīgā tiek saukts nejūts, tāds, kas ir nedaudz no malas. Tā ir pašā laikā tā autoram, Ījaba grāmatas autoram, vajadzīgs cilvēks, tātad, kas stājas Dieva priekšā ar šiem visiem jautājumiem, un tad šis pagāns Ījabs, kas sevī nes it kā jūdu sirdi, bet pats par sevi viņš nav jūds, var izvairīties no tāda kā tā laika teoloģiskā konformisma, respektīvi viņš nav ielikts kaut kādos teoloģiskos rāmjos, kā jūdi bija ielikti, un var pavērt tādu kā jaunu skatījumu, kā jaunu šo pārdomu lauku. Un īstenībā Ījaba jautājumi atklāja šīs pārdomas par Dievu un ticību svētajos rakstos, kas nepaliek raksturīgi tikai Izraēlai. Šī grāmata, tātad Ījaba grāmata, tiek atzīta arī par ļoti svarīgu un vērtīgu pat ārpus jūdaisma un kristietības. Tas pieder arī pie cilvēces tādiem viena no izcilākajiem garīgajiem darbiem un ir viens no garīgās literatūras vispār cilvēciskajiem tekstiem. Es vēl atceros, kad es mācījos ģimnāzijā, savulaik mums filozofijas skolotāji deva Ījaba grāmatu izlasīt, lai varētu diskutēt par jautājumiem, kas tur tiek atklāti. Un tad es vēl tā nesaprašu, priekš kā mums vajadzīgs to lasīt, ko tas dod. Tā, bet tiem, kas bija tādi uzcītīgi jaunieši, kas lasīja, kas mācījās, viņi pēc tam atzina, ka tas, ka viņi izlasīja, viņiem lika daudz ko pārdomāt arī par dzīvi. Tātad šī grāmata, šie teksti iegūst tādu cilvēka jautājumu nozīmi, kas saistīti ar cilvēka apjukumu jaunuma priekšā. To jautājumu nozīmi, kas saistīti ar ticīgo, kurš lūdz Dievam atbildi par nevainīgām ciešanām. Līdz ar to tie ir jautājumi, kas iezīmē ikviena cilvēka ceļojumu. Šo ceļojumu, ko kristīgā skola, ko mēs šeit, ar kuras palīdzību mēs mēģinām meditēt, pārdomāt caur šīm vecās derības lielajām personām. Un tāpēc mēs aplūkosim Ījabu stāstu ar tādu nostāju,
kādu prasa karmelītu harizmu. Proti tādu, kas aplūko katra cilvēka aicinājuma un misijas patiesāko nozīmi, kas atklājas ne tikai uz zemes, jo tā vienmēr sākas Dieva sirdī. Kad kungs lūdz kāda ticību, viņš to dara, lai atklātu kādu daļu no sava noslēpuma, lai atklātu vēl vienu vārdu no sava bezgalīgā vārda. Ja pagājušajā gadā mēs sekojām Abrahamam, kad viņš devās ceļā uz apsolīto zemi, un pēcnācējiem, un pēc tam mēs sekojām Mozum, kas vadīja tautu, lai izkļūtu no verdzības, tad tagad sekosim Ījabam, kad viņš pilnībā piedzīvo savas sāpes, proti ticības sāpes, stāvot Dieva klusuma priekšā. Bet ar būtisku atšķirību no līdz šim stāstītā, jo Abrahams saskaras ar lielu pārbaudījumu, ar iespējamo Īzaku upurēšanu. Bet tai pašā laikā viņš saskaras ar vārdu, ko kungs viņam saka pirms un pēc tam. Mūzus, viņš saskaras ar tuksnesi, ar tautas neticību, ar nāvi ārpus apsolītās zemes, bet viņš to darīs runājot ar Dievu aci pret aci. Savukārt Ījabam viss būs savādāk. Viņa aicinājums praktiski tiek izlemts debesīs, gandrīz bez viņa ziņas vispār. Savukārt viņa pārbaudījums uz zemes būs ietīts tādā neskaidrā Dieva klusumā, kurš šķiet vispār rīkojas pretēji tai derībai, ko viņš ir slēdzis ar tautu. Tādējādi Ījaba misija būs jautājums, kas kļūst par tādu kā saucienu. Un tieši šajās sāpēs viņam būs jāieiet, lai kļūtu par citas Dieva sejas, jeb Dieva noslēpuma, Dieva aspektu tādu sludinātāju, ja pasludināju. Ījabs 19. nodaļā izsaucas: ak, kaut manas runas tiktu uzklausītas rakstos, kaut tās taptu iezīmētas grāmatā, kaut vārdi ar dzelzs sirbuli tiktu iegrebti svinā un pēc tam iecirsti klintī par mūžīgu piemiņu. Un svētie raksti ir šī klints, kurā tiek viņa vārdi iecirsti un kura sauciens sasniedz arī mūsu šodien. Lai mēs arī šodien varētu dzirdēt to klusumu, kurā Tēvs, Tēva vārds radīja pasauli, un kurā turpina rakstīt stāstus par augšām celšanos un dzīvību. Tas bija tāds ievads tādā tēmā, tādā tēmas nodaļā, jo šo tēmu par Ījabu mēs iesim pa solītim, vairākas nedēļas, vairākas nodarbības pakāpeniski, lēnām pēc kārtas. Bet tagad iesim tālāk jau tuvāk šai grāmatai, saprast, kas notiek un kādus jautājumus mēs apskatīsim. Un savā ziņā tāds neparasts domātājs Sērens Kierkegaards, tas ir tāds 19. gadsimta dāņu filozofs un teologs, kuru principā uzskata par tādu eksistenciālisma filozofijas aizsācēju. Viņš adresēja Ījabam tādus vārdus, ar ko viņš iepazīstina ar tādu uzmanību, kādu viņš pievērsās šai grāmatai, šīs grāmatas meditācijai, jo tāda aktuāla pievēršanās no viņa puses
bija pilnīgi tāda kā oriģināla, unikāla gan literatūrā formā, gan saturā. Viņš raksta tā: ja man nebūtu Ījaba, es nevaru jums pareizi un smalki izskaidrot, kāda nozīme un cik daudz maņu ir man priekš viņa. Es to nelasu ar acīm, kā viens lasa citu grāmatu. Es to lieku tā, lai runātu uz sirdi. Un redzes stāvoklī es interpretēju atsevišķus fragmentus visdažādākajā veidā. Tāpat kā bērns, kurš noliek grāmatu zem spilvena, lai pārliecinātos, ka viņš nav aizmirsis savu stundu, kad viņš no rīta pamostas. Tāpēc es naktī ņemu gulēt Ījaba grāmatu. Katrs viņa vārds ir ēdiens, apģērbs un balzāms manai nabaga dvēselē. No literārā viedokļa tā ir grāmata, kas veidojas no tādiem secīgiem posmiem, slāņiem. Iespējams, viņi ir uzrakstīti apmēram 600 līdz 450 gadus pirms mūsu ēras. Tas ir tas laiks, kad notiek šī traģēdija, ar ko saskaras Izraēla tauta, ar Jeruzalemes iekarošanu un sagraušanu 587. gadā pirms mūsu ēras, un ar ebreju tautas trimdu Babilonā. Tāpēc grāmatas veidošanā šis notikums atspoguļojas arī tajā literārajā stilā, kādā viņa uzrakstīta. Sākums, prologs, apmēram 2 nodaļas, un epilogs, grāmatas noslēgums, tas ir no 42. nodaļas 7. panta līdz beigām, kas stāsta tātad par šī stāsta sākumu un noslēgumu, tie ir rakstīti prozā. Un iespējams tie ir grāmatas vecākās daļas. Un viņas joprojām atspoguļo šo klasisko teoloģiju, ar ko jūdi dzīvoja, saskaņā ar kuru taisnīgais Dievs atalgos ar labu. No otras puses, šis centrālais korpus ir jaunāks, un viņš ir rakstīts dzejā. Un tas stāsta par tādu virkni karstu domu apmaiņu starp Ījabu, viņa draugiem Elifazu, Bilbadu un Cofaru. Tas ir no 3. līdz 27. nodaļai. Tad seko himna gudrībai, pēc tam atkal Ījaba monologs, uz kuru atbild tāds Elihus, un visbeidzot seko no 38. nodaļas paša Dieva atbildes. Dievs tā kā atbild Ījabam. Un šajā izmisīgajā tādā monologu un dialogu pēctecībā tiek apkopota grāmatas patiesā tēma, kur pierādījumi kliedz, prasa, kas ir Dievs. Jāatzīmē, ka šeit netiek izvirsīts jautājums par Dieva esamību, bet gan par viņa patieso būtību, par cilvēka eksistenci šajos ciešanu apstākļos. Un šajā grāmatā pārdomas par ciešanām un ļaunumu, par cilvēka uzticību un Dieva taisnību, par dzīves jēgu, ciešanu un nāves priekšā. Šeit arī tiek uzdots lielāks jautājums, vai vislielāko pārbaudījumu laikā vēl ir iespējams dialogs ar Dievu. Un šī Ījaba atšķirīgā iezīme patiesībā slēpjas saturā, kas rada jautājumu par Dievu tādā līmenī, kas pirms tam vispār nav bijis risināts. Ar vien vairāk šeit rodas iespējas par šo neatrisināto tēmu, kas attiecas uz Dievu
un viņa darbības šo neizskaidrojamību. Kungs, kurš ir atbrīvojis savu tautu ar tādu no vienas puses enerģiju, ar tādu skaidrību, varbūt arī neizskaidrojams, kā tāds, kurš varbūt guļ, vairāk neko neseko līdzi tautai, kā tāds, kurš varbūt aizmirsis. Varbūt tāds, kurš nesaprot, kas notiek ar cilvēku, kurš traģiski izdzīvo kaut kādus šos dzīves brīžus, nebūdams Dievs, un cieš šīs tumsas šausmas. Tāpēc plašākā nozīmē Ījabs ar tādu aizrautību un drāmu pārstāv cilvēka sirds dziļāko jautājumu. Tas ir nevainīgu ciešanu. Kāpēc? Un jautājums adresēts galvenokārt debesīm, jo tā par savu vienīgo sarunu biedru uzskata Dievu. Kā Dievs var ļaut nevainīgam vīrietim, sievietei, bērnam ciest pat bez iemesla, pat bez atbildēm, un iespējams, kamēr ļaunais tajā laikā zeļ un plaukst. Kā mēs zināmās traģēdijās varam ticēt, ka Dievs ir taisnīgs un ir ieinteresēts ikviena dzīvē. Tās ir tēmas, kas skar katra cilvēka ceļojumu, bet kas attiecas arī uz katru kopienas, gan ģimenes, gan baznīcas ceļojumu. Tāds franču autors, dzejnieks un valsts vīrs Alfons Marija Luis de Lamartēns apkopoja par šo grāmatu tādu skaidrojumu, savu redzējumu. Viņš raksta: šodien es izlasīju visu Ījaba grāmatu. Tā nav cilvēka balss, tā ir laika balss. Akcents nāk no visdziļākajiem gadsimtiem, no pasaules bērnības laikmeta. Tomēr no pirmā dvēseles vaimanājuma cilvēks runā kā cilvēks un Dievs. Šis cilvēka sirds pirmais sauciens, kas kvēlo dusmās, bēdās, pārspēja visu, ko līdz šai dienai ir spējusi radīt vissmalkākās domas un stila māksla. Kur tad Ījabs būtu ņēmis savas zināšanas par dabu, savu pieredzi par cilvēciskām lietām, savu dzīves nogurumu, savu izmisumu, ja ne mūsu bēdu un asaru dārgumu krātuvē, kas jau ilgus gadsimtus uzkrājusies. Jau viņš stāsta, spriež, diskutē, klausās, atbild, kļūst aizkaitināts, uzdod jautājumus, apelē, kliedz, apvainojas, dzied, raud, ņirgājas, lūdz, pārdomā, spriež, nožēlo, samierinās, pielūdz. No sava izmisuma dziļumiem viņš attaisno Dievu pret sevi. Ījabs vairs nav cilvēks, viņš ir cilvēks. Tomēr Ījaba tēmu universālai tādai vispārīgai dimensijai, nostājai nevajadzētu mūs maldināt, ka ir viegli saprast. Svēto rakstu eksperts Džeroms brīdina par to, ka tas ir risks būt pārliecinātam, ka būs viegli saprast šo Ījaba tēmu, šo grāmatu. Viņš to salīdzina ar tādu cenšanos noturēt zuti rokās, jo vairāk spiež, viņš glumāks, vairāk izslīd ārā. No vienas puses viņš ir parādīts kā tāds bēdu vīrs,
no visām bēdām, katra tēva un mātes, katra dēla un brāļa, vīrieši, sievietes, kas ievainots, pazemots, slims, atstumts. Un tad mēs visi varētu ar viņu identificēties, vismaz brīdī, kad piedzīvojam šos savus pārbaudījumus. Bet no otras puses mēs varam teikt, ka Ieps mūs neatgādina, jo katrs no mums ir unikāls, galvenokārt mūsu pašu sāpēs. Unikāli stāsti, unikāls katras sirds skaistums, veids, kā tiek ievainots, unikālas bailes dzīvot un mirt. Unikāls ceļš, kā iet jebkurā gadījumā, mēģināt ieraudzīt debesu zilumu pat bubļos. Tāds itāļu filozofs Salvators Natolī raksturo mūsu ciešanu pieredzi, ka savdabīgais raksturs ir tāda kā atdalīšanās pieredze. Ciešanās cilvēks kļūst unikāls. Nāvē cilvēks kļūst unikāls, jo tikai tad es neesmu sevi aizvietojis. Nāve ir tikai mana. Bet cilvēks var nomirt pat paliekot dzīvs. Mēs mirstam daudzos veidos, noteiktās slimībās, sava tuvākā nāvē un vēl vairāk nāvē par to, ko mēs mīlam, vientulībā, ko rada pilnīga neizpratne. Tāpēc šī Ieba dramatiskā pieredze interpretē kaut ko universālu un tajā pašā laikā atsaucas uz katra ceļojuma unikalitāti. Un tomēr šis jautājums nevar iztikt bez Dieva. Viņš Ieps Dievu spēcīgi piesauc kā tad, kad mēs viņam jautājam, kāda ir manas dzīves jēga ar tevi, kungs, ja tas notiek ar mani. Jo ticīgais Ieps jautā vienīgajam, kas var atbildēt, tātad pašam Dievam, kāpēc viņam jāpiedzīvo šādas ciešanas. Viņš vēlējās to saprast, lai varētu dzīvot tālāk un cienīgi nomirt. Un tad vēl pēdējā piezīme šajā vakarā, jo šis būs tāds ievads, un tad nākamajā reizē jau sāksim ar pašu Ieba grāmatu. Un tāpēc aicināšu arī jau, būtu labi, ja palasīsiet, jau būs vieglāk sekot līdzi, redzēt tiem notikumiem. Un šī pēdējā piezīme, kas būtu jāatcerās, būtu labi atcerēties, pirms iedziļamies tālāk stāstā, kas dod tādu rāmi. Bībeles zinātnieks Vignolo novēroja, ka patiesībā Ieba īstajā vārdā jau faktiski tiek atspoguļota šī visa drāma. Ebreju vārds Ieps šķiet ir cēlies no vietas vietnieku vārda, jāsanāk. Aie, kas nozīmē to jautājumu vārdu kur, un ieviet tieši jautājošā formā, un no vārda ab, kas nozīmē tēvs. Tādā veidā viņa vārda noslēguma nozīme rada šo jautājumu, kur ir tēvs? Ieba dzīve galu galā pilnībā atbilst šim saucienam, kur tu esi? Kur tu esi, kas saki, ka esi mans tēvs? Sauciens, kas radies šajā brīdī, ko izteicis cilvēks, piedzīvojot sāpes. Un kurš līdz tam vienmēr bija rēķinājies, ka tikai debesu tēvs, ka ar viņu vienmēr ir rēķinājies ar debesu tēvu. Un stāsta sākumā mēs arī redzēsim, ka nav pieminēta ne Ieba, ne viņa zemes tēva radniecība vai ģenealoģija. Iebam līdz šim bija tikai Dievs. Un savā ziņā par to vēl strīdi, man liekas, notiek par to, vai bija reāla persona Iebs vai nē. Ir, kas mēģina pierādīt, ka ir, ka tas Ezava pēctecis varētu būt ģenealoģiski. Bet
tā uzskats, ka arī ka, tas ir kā tēls, kas atbild uz šiem jautājumiem. Īsāk sakot, šeit izskan sauciens par to, ka bez tēva nevarētu pastāvēt. Un tā ir šīs grāmatas īstā tēma, kas nav tikai runa par tādu samierināšanos, par pacietību, kādu tradīcija vienmēr piedēvē Ījabam, ka patiesībā šajā stāstā ir pavisam